un 15. oktobrī ir Eiropā krūts veselības diena, un tieši tāpēc pacientu biedrība Dzīvības koks nolēma, ka tā ir īstā diena, kad mēs varam iekrāsot parkus rozā krāsā, mēģinot parādīt un nofotografēties pie statujām, kuras arī ir ietērpušās, ja tā var teikt, rozā lentītēs, jo, ja mēs izbraucam ārpus Latvijas oktobrī, tad ļoti daudz un izplatīts ir šīs rozā lentītes, jo krūts vēzis ir viens no izplatītākajiem vēžiem sievietēm, un cīņa ar to ir ļoti nozīmīga, bet šajā tieši oktobrī konkrēti Dzīvības koks mēs vairāk runājam par to, ka, ja mēs runājam par krūtsvēzi, tad, protams, ir ļoti svarīgi to agrīni diagnosticēt, labi ārstēt, bet ir svarīgi, lai arī cilvēks pēc ārstēšanas varētu veiksmīgi atgriezties sociāla-ekonomiskajā dzīvē, un vēzis tā vairs nav vecu cilvēku slimība, kā to kādreiz teica, ar vēzi aizvien vairāk slimo jauni cilvēki, un viņiem ir jāatgriežas ekonomiskajā dzīvē, un tāpēc mēs esam nolēmuši izveidot psihosociālās rehabilitācijas centru. Un šobrīd mēs esam noslēguši līgumu ar Jēkabpils novada domi par Dignājas muižas apsaimniekošanu, tā var teikt. Dignājas muiža, tas ir vietas nosaukums, patiesībā uz šī zemes gabala ir pagastmāja 1927. gadā celta, kas ir ļoti romantiskā vietā, netālu no Daugavas, kas ir ļoti piemērota rehabilitācijai. Ļoti svarīgi ir vide, apkārtne, tas, ka tur ir ūdens, nost no cilvēkiem, no burzmas un tam līdzīgi. Un šobrīd mēs esam uzsākuši šo te līdzekļu vākšanas kampaņu, ir piesaistīti arhitekti, kur veido projektu un iesaistīt vispār visu labas gribas cilvēku, kuriem tas liekas nozīmīgi. Mums katram ir pazīstams kā cilvēks, kurš ir slimojis ar vēzi vai slimo ar vēzi. Un mēs zinām, ko nozīmē šī cīņa, un vienkārši jo vairāk mēs par to runāsim, jo katram cilvēkam iziet šo konkrēto cīņu būs vieglāk. Un tāpēc arī oktobris ir tāds solis uz to, lai ar šo rozā krāsu vēl pievērst uzmanību un varbūt aicināt sievietes gan pārbaudīties, gan arī vīrus atbalstīt sievas, tad, kad viņas iet cauri šīm grūtajai cīņai, un arī pierādīt to, ka pēc vēža arī dzīve turpinās un ir jāatgriežās dzīvē un jāstrādā, jāmīl un jādzīvo tālāk.